Man bija trauksme. Es zināju, ka kredīts būs lielāks nekā mēs iepriekš maksājām, un iepriekš es jau vairāk kā gadu jūtu, ka mēs ko arī mēs pēc tam sesijas laikā secinājām, ka mēs dzīvojam pār saviem līdzekļiem. Kurā gadījumā, ja mēs tā būtu turpinājuši, es domāju, mums vienā brīdī sāktos kaut kādi kredītiņi tādi šādi un problēmas. Mana psiholoģiskā situācija tobrīd bija šausmīgi smaga, jo es sapratu, ka tā turpināt nevar, bet es nevarēju izdomāt, kā lai es no tās situācijas izēju. Un es slikti gulēju. Regulāri satraucos par rēķinu nomaksu. Man bija ļoti grūti. Mums bija arī daudz strīdu ar vīru par šo jautājumu, par naudas, par atbildības uzņemšanos, par, teiksim, bezatbildīgiem pirkumiem un tam līdzīgi. Mēs bijām jau vairāk kā 15 gadus veikuši ierakstus un čeku skaitīšanu budžeta aplikācijā, top aplikācijā pasaulē, bet tas tāpat mums neko nedara. Man tiešām bija situācijas un mēneši, kad pēdējā dienā tur bija daži eiro. Tagad man tādas situācijas nav. Ir pirmkārt tā, ka mums iepriekš nebija vispār drošības spilvena, jo 600 eiro nav drošības spilvens. Man liekas, ka tā bija pēdējā summa, kas mums bija pieejama. Ja? Pirms, protams, dzīvokļu pārdošanas, un tajā brīdī, kad mēs dzīvokļu pārdevām, mēs viņu ļoti labi pārdevām. Es secināju, ka tā ir iespēja sākt no tīras lapas dzīvi, un viena no svarīgākajām lietām bija saprast, kā to drošības pilveni ieviest, un kur, kā, ko, un kurā brīdī viņu tu izmanto. Tā bija tā izpratne nepieciešama un tā tālāk. Un tās mums tagad ir. Vairs nerodas stress no tā, ka, piemēram, man atnāk kaut kāds rēķins, kuram tur periodiski kaut kad ir jāatnāk. Piemēram, Costco, ja, vai Okta, ja. Man tagad bija kā reize jūnija sākumā šie rēķini jāmaksā kaut kādas māja beigas. Man kā tas rēķins atnāk, es viņu samaksāju, man vispār nav problēma. Tā kā man agrāk tādā stresā Costco rēķini dzina, kad vienkārši tagad atnāk, samaksā un dzīvo laimīgs. Ja? Par naudu mums ar vīru stresu neuzdzem. Pateicoties šai sistēmai, mans vīrs varēja ļoti mierīgi aiziet prom no darba, kurš viņu bija, teiksim, viņš bija tur sasniedzis visu, ko viņš varēja tur tajā brīdī sasniegt. Un viņš aizgāja uz bezdarbniekiem. Un viņš varēja aiziet bez lieka stresa. Jā, tad tu redzi, ka tas ir bijis daļēji iespējams, tāpēc, ka jūsu finanses ir sakārtotas, jā? Tomēr pilnīgi. Tas bija pat ne daļēji, 100%. Tas bija iespējams tikai tāpēc. 100% mani mērķi ir izpildīt pilnībā. Ja es godīgi par naudu stresu ir tik nenormāli samazinājies, tik nenormāli. Tāpat arī tā katra centa skaitīšana, viņai skriešana pakaļ nav nenotiek. Un tas ir baigā brīnuši. Ļoti dzīvi izmainoši. Tā, kad to ir pat grūti aprakstīt nepiedzīvojot. Man liekas, ka tādiem cilvēkiem kā mēs, tādām, teiksim, vidusmēra ģimenēm, bet arī jebkuru ienākumu, teiksim, tajā kategorijā, vienalga, kādu algu tu saņem, vienalga, kāda ir tava situācija, tu vari darīt labāk. Sevišķi tiem, kas jūt, ka kaut kas nav kārtībā, bet nevar saprast, kas īsti nestrādā. Jā, man liekas, jau pirmo pāris mēnešu laikā. Vismaz manu nervu izteiksmē vispār. Mēs šobrīd dzīvojam labākā, jebkad, un mans vīrs nestrādā. Protams, priekš manis visvērtīgākais bija tas, ka man vairs nebija stresa. Otra lieta bija tā, ka tu mierīgā veidā ļāvi man paskatīties realitātei acīs, kad es visu laiku dzīvoju aizmālētam acis un maigi sakot savu melojot, ka sajies, ka pāries, ka sanāks, neko nedarot. Kad to darbu vajag ieguldīt. Viņš neprasa daudz laika, arī katru mēnesi, man, protams, ir bišķi slinkums tur pieķerties tām naudām un to budžetu savadīt. Tad es atceros, ka tās ir maksimums 30 minūtes, ko es tam veltu, un man nākamais mēnesis atkal ir mierīgs un sakārtots. Tas, ka no tevis nav tāda, kā lai saka, uzstājīga mācīšana par to, kā ir pareizi un ka tieši tagad tā vajag. Laikas ziņā. Man liekas, es tik daudz laika esmu ietaupījis neskrienot pakaļ katram čekam. Tā ir, starp citu, baigo brīvību dod. Tā sajūta, ka nav jāizskrien pakaļ katram izdevumam. Es jau beigās pieslēdzos bieži vien tādai sazemēšanās un paklausīties, kā iet citiem, teiksim. Varbūt, ka es kaut ko jaunu paņemu uz sev, jo regulāri tajos Q&A ir kaut kas tāds, ko tu neesi aizdomājies, ka tev interesē. Bet, kad tu kaut ko paklausies, ko viens stāst un sāc domāt, man tas arī varētu derēt, un tad tu vari painteresēties, teiksim, tālāk, vai tiešām tev tas der.